Ceturtais sets un 3-0 jau Vildogas Ventspils un Naftas komandas labā, bet tikko notikusi servis maiņa. Ceturtais numurs Olivieros sāka servē. Un kļūdās servējis. Mūsēji ir veiksmīgs. Ceturtā sets sākums ļoti ātri. 3-0 jau rezultāts. Jā, vispirms Raimonda Vildes Grende, tad Valds Mihelsons. Un visbeidzot Olivier Rosāra Grende autā. Mūsu komandai devušies 3 punktus. Vildoga Ventspils Nafta spēle 4. setu sākusi parastajā vienmērīgajā pamatsastāvā. Tikko Grimfeld Grende nesasniedz mērķi aizsardzībā. Tas ir Valds Mihelsons. Labi nospēlē Aivis Eidā. Aivis Eidā būs servi savai komandai. 3-0 paliek. Tātad Kanu komandā notikusi vēl viena spēlētāja maiņa. Laukumā ir Olivier Rosārs. Tas ir pamatsastāvs spēlētājs, kas otrā seta beigās un trešajā setā nespēlēja. Tātad Rosārs ir atgriezies laukumā 9. numura Jerī Glovāča vietā. Valds Mihelsons aizsardzībā ļoti veiksmīgi Ceplītis. Precīzi 4-0. Ļoti veiksmīgs 4. seta sākums un mūsu puiši šobrīd tiešām izskatās ļoti labi. Katrā ziņā neraugoties uz rezultātu trešajā setā koncentrējušies un gatavības pilni uzvarēt 4. setā un līdz ar to visā spēlē. Un nešķērējis ir ārā. Bloks priekšā praktiski nebija un Uģis Krastīns cita bumbārā servis maiņu un 7. numurs pretinieku vienībā Vladimirs Aļekno no Baltkrievijas servē. Eida uzņem servi Ceplītis. Precīzi. Atgūta serve Aivis Eida. Dodas spēlēt Aivis Eida. Viens no labākajiem vīriem gan šodien, gan, es domāju, arī visā čempionu līgas turnīrā. Ceplītis aizsardzībā Mihelsons. Ir precīzi 5. punkts Vildogai Ventspils Nafta. 5-0 franču komandas spēlētāji. 10. numurs Jānis Sančes un 7. Vladimirs Aļekno mēģina kaut ko stāstīt spēles zonēm. Piesniegsim, pēc ka patiešām bija grūti šajā spēles epizodē saskatīt kaut kādu strīdīgu epizodi, uz kuru varētu vērst tiesas uzmanību. Rezultāts tātad 5-0 Vildogas labā un Filips Blējs, Kanu kluba vecākais treneris, pieprasa pirmo pārtraukumu spēles 4. setā. Un tā ir Francijas komanda, ko jūs šobrīd redzat sev televizoru ekrānos. Un arī mūsu komandā, protams, ir pārtraukums. Un pirms tam redzēja, ka šeit pirmo reizi pasmaidīja šovakar arī Valds Larionovs par kādu no epizodēm. Spēlētājiem jāatgriežas laukumā. Pusminūtes pārtraukums ir beidzies un Vildogas puiši pirmie. Atgriežas laukumā pretinieki to vēl nedara, bet arī viņi iziet laukumā. Pešla Grendes bumba. Bumba lido Krastiņa un Grimfelda veidotajā blokā tieši iekšā un krīt atpakaļ franču komandas laukuma pusē. 6-0 Vildogas labāk. Tagad galvenais neapstāties. Mūsu ietru neidārā. Jānis Grimfelds pārtīk un apskatī un ietriec grīdā 7-0. Jā, un pretinieka komanda izskatās nedaudz apjukus un noteikti noguruši ir spēlētāji. Šeit vienreiz izdodas arī viņiem uzbrukums. Jans Sančes atgūst servi un servēs Petrs Pesniks, čehu spēlētājs Kanu komandā. Bet 7-0 rezultāts ir Vildogas Ventspils Naftas labā. Sarežģīts serve, taču Vilda diezgan veiksmīgi tiek galā ar tās uzņemšanu. Ceplīša Grende. Pešls šoreiz labi atšķirts bumbu. Un šoreiz arī Pešls neglāb savu komandu. Grimfelds arī servējas 7-0.
Jānis Grīnfelds šodien uzbruk patiešām tikpat kā bez kļūdām. Savu 5 punkti gūst blokā, veiksmīgi darbojas arī sēriju uzņemšanā. Un ir Aivis Eida, 8. 8. punkts Vildogai. Astoņi pret 0, tikai 7 punkti. Mūsu komanda šķir no 3. panākuma Čempionu līgas turnīrā. Mihelsons un Vilde bija blokā. Es domāju, mēs nebūsim lieli. Dažreiz jāvarēja atteiksim, ka šajā spēlē Bildoga uzvarēs. Ja, protams, nenotiks kāds īpašs brīnums. Desmitais punkts. Fantastiski. Aivis Eida, šķiet tas bija aizsardzībā, nospēlē vienkārši fantastiski. Uģis Krastīns uzspēla bumbu Viktoram Ceplītim un šķiet kandu spēlētāji pat negaida, ka Ceplīts uzbruk. 10. punkts Vildogai. Un otrais pusminūtes pārtraukums. Man šķiet, ka rezultāts bija 5 pret 0, vai ne, 7 pret 0. Nē, 5 pret 0, jā, 5 pret 0, tagad atkal pēc 5 punktiem. Vairāk un jau ir 10 pret 0. Nu, jādomā, kā glābt šo spēli. Nu, tas būtu jautājums, protams, labākajiem pasaules varbūt treneriem un tad arī ar kādiem spēlētājiem kādā kondīcijā tīzim, lai tas izdotos kādam ģēnijam. 10 pret 0. Katrā ziņā, ja nekas nemainīsies, tad varam gaidīt Vildogas Ventspils nakts uzvaru visai ātri šajā spēlē. Jānis Grīnfelds servē. Sešos šoreiz labi uzņem. Ceplīts aizsardzībā lielisks reakcija parāda. Labi! Šķiet franču komandas. Un ārā. Šķiet franču komandas līderim Žakam Joko Kvedī vienkārši var savu spēkā. Es šeit neiedomājos. Troksnis un 11 pret 0. Francijas komanda šajā epizodē tiešām labi spēlē. Aizsardzībā vairākas reizes lietoties uzbrukumā kļūdījās. Un es šoreiz. Bumbas kā ar antenu. Otrpus antenei bomba. 12 pret 0 Vildogas labā. Bomba lido otrpus antenei. Atļauts un 12. punkts. Jā, nu šajā Čempionu līgas turnīrā, ja nekas nemainīsies, tad būs Bildogas Ventspils nakts veiksmīgākais sets. Un Kanu komandā 2 spēlētāju maiņas. Oliviero Sāra vietā nāk Stefans Klērs. Savukārt Vladimiru Alekno nomaina Ķerī Glovačs. Grīnfelds servē. Labi. Fantastiska aizsardzība. Krastīns un Eida tur nodemonstrēja. Joko Kvedī Grende beidzas turpat, kur iepriekšējie 3 viņa citien proti Vildes un Valta Miķelsona veidotajā blokā. 2 punktus ir no uzvaras neizējot. Vēl viena maiņa. Kanu komandā Sančisa vietā laukumā nāk Dominiks Dakvīns. Francijas izlases dalībnieks. 13 pret 0. Mihelsons. 14-0. Fantastisku volejbolu, patiešām fantastisku volejbolu šoreiz demonstrē Vildoga Ventspils nakts. Tad cerams, ka tieši tāds pats volejbolu un vēl labāk mūsu spēlētāji parādīs arī nākam trešdien Ankarā. Var spēlēt. Vilda ar Mihelsonu, bloka un aizsardzībā, taču Valta Grende šoreiz tomēr lido tīklā, neizdodas pabeigt. Pozīcija. Jā, pozīcija patiešām ir ļoti grūta, neizdodas pabeigt setu vienā vilcienā, taču rezultāts ir 14 pret 0 Vildogas labā spēles 4. un, es domāju, pēdējā setā. Bombārā. Jā, nu, protams, daudz prognozēja, ka šodien
uzvarējis mūsējais, šķiet, ka šeit Daugavas sportā neviena tāda nebija. Izņemot francūši, kur teikt, ka varētu būt tik citādi. Bet, kad tika ātri 4. setā, vismaz pagaidām visu spēli to grūti bija prognozēt. Un, kas ir, tiesnesis rāda, ka kļūdīšanas pretinieki bija stīklā un praktiski pēc spēles gūts pēdējais punkts 15-0. Gunti aptuveni cik spēlēts minūtes 15 nevairāk. 4. setā spēlēts tikai 12 minūtes, patiešām fantastisks rezultāts tik augsta līmeņa turnīram. Bildoga atvadās, šoreiz atvadās no saviem skatītājiem. Rīgā Čempionu līgas spēles šogad vairs neredzēsim. Jā, ja mūsei uzvarēs pēdējās spēlē vēl Turcijas komanda un, ja labvēlīgi būs pārējās spēļu rezultāti, mūsei iekļūt fināla turnīrā, tas, kā jau teica Gunts Keisels, no laikams bija notiks Itālijā Boloņā un uz savu skatītāju priekšā Bildogu Kaņspils Nafta neizies. Komandas spēlētāji priecīgi, protams, skatītāji stāvot kājās aplaudē. Nu, jācer, ka šis zaudētais otrais sets nebūs neizšķirs to, kā Bildoga varētu netikt fināla turnīrā. Nu, principā varianti vēl ir daudz, lai uzvarētu visu šos variantus. Es jums iesaku lasīt avīzes, tur viss tiks izanalizēts, taču īsumā, ja negadīsies tā tiešām fantastisks rezultāts pēdējās divās spēļu kārtās, tad Bildogai uzvara Ankārā par Halkbank vienību vienalga ar kādu rezultātu dos otro vietu un ceļozīmi uz Čempionu līgas fināla turnīru. Nu šeit vienreiz atmosfēra Daugavas centrālajā sportnamā, skatītāji visu laiku skandēja Maleču, Raimons Vilbers ar pretinieku komandas spēlētāju no Baltkrievijas viņš un mēs līdz ar to arī atvadamies mūsu reportāžu. Beidzas tātad Bildoga Ventspils Nafta ar 3-1 pārspēju Kaņu vienību no Francijas un guva savu trešo uzvaru Čempionu līgas turnīrā. 3 uzvaras, 3 zaudējumi un cerības spēlēt fināla turnīrā. Šovakar komentēja Gunts Keisels no Laikrakstas Diena un Mārs Rīmeņs. Visu labu! Visu labu! Augstākā līmeņa mači Rīgā nepilna mēneša laikā. Tas ir daudz, tas ir labi, tas ir iespaidīgi. Pirmsmača noskaņojums bija lielisks gan spēlētājiem, gan skatītājiem. Mūsējiem jāuzvar. Bildogas Ventspils Naftas kapteinis Valds Mihelsons sāk ar varenu gremdi. Taču pirmais sets ir visai smagnējs. Mūsējiem šur tur pietrūks, bet viesi daudz kļūdās servējot. Tomēr pamazām viens setam tuvojoties beigām Latvijas vīri parāda, ko prot un uzvar. Skatītāji gavilē. Viesu treneris cenšas mobilizēt savus vīrus. Otrais sets ir ļoti smags. Smags sets un dramatisks. Francūži sajutuši spēli, ar vien biežāk gūst panākumus. Īpaši iespaidīga ir Žaka Jako spēle. Viņš ir ļoti atletisks un gana meistarīgs. Piedāvām vēl franču lielisku spēle aizsardzībā un izvelk nevienu bumbu. Viņa izceļās ar tādu entuziasmu, tādu labu aizsardzību spēli, jo, teiksim, augumā viņa varbūt tik ražīga nav, un tā ir viņa spēle būtībā. Emocijas un saspringzinājums pieaug. Cīņas azartā mūsu puiši arī izvelk šķietam neglābjamo. Un galu galā mūsējie panāk viesus 9-9. Un tā vien šķiet, ka arī šis sets būs mūsu.
12 pret 12, tad 14 pret 14. Un tomēr spraigākajā cīņā šo setu uzvar Kannes volejbolisti. Es bišķi novienkāršoju spēli, un to nedrīkstēju darīt. Un līdz ar to, ka es novienkāršoju spēli, sekoja arī manas paša kļūda izšķirošajā brīdī, un tas arī bija izšķirošais. Protams, žēl, jo katrs sets ir svarīgs vispirms jau turnīra tabulā. Ja pretiniekiem spēle aizies, tad mūsējiem var būt problēmas. Mēs jau esam pārliecinājušies, ka šī līmenī vieglu spēļu nemēdz būt. Tā ir spēle, tā ir cīņa, vienam iet vienlaiku, otram neiet, kurš pārlauž, tas uzvar. Un trešajā setā mūsējie nospēlē nevainojami. Francūži nekādi netiek galā ar Vildes bloku. Viņiem ir problēmas arī ar sērvju uzņemšanu. Vissliktākais, ka mums negāja sērvju uzņemšana. Mēs nevaram spēlēt ar tik sliktu uzņemšanu. Īstajā brīdī atraisās visa komanda un vārda tiešākajā nozīmē salauž francūžus. Un rezultāts kļūs 2 pret 1. Un tad nāk 4. sets. Citādi kā par Bastīlijas ieņemšanu Vaterlo vai Borodinas kauju, to nevar nosaukt. Iespaids vienkārši satriecošs 1, 2, 5, 0, tad vēl un vēl. Skatītāji dimdina un rībina, tāds troksnis kā zem ātrvilciena. Un šis ātrvilciens saucas Vildoga Ventspils nafta. Nevar teikt, ka franči nolaida rokas, taču psiholoģiskā ziņā viņi saplīsa gan. Astoņi 0, 9 0, 12 0 un gal galā 14 0. Laukumā notiek neaprakstāmais, tribīnēs tāpat. Skatītāji prasa sauso, sīvākā cīņa un arī 15. punkts. Sajūsma nebeidz rimties. Skatītāji pateicis volejbolistiem, volejbolisti skatītājiem. Pilns laukums ar apsveicējiem un Bastīlija ir mūsu. Šodien priekš mums daudzi spēlētāji bija bīstami, bet es uzskatu, ka 6. numurs Eida ir ļoti labs gremdētājs. Bet Vilde vienmēr ir bijis labs bloķētājs. Patīkam ir volejbolam, kā tāda atbalstītāja. Mums ir vienkārši brīnišķīgi. Es kaut kā tādu vispār neatceros, ka tā būtu gadījies kādreiz 5-0 startautiskos mačos vinēt. Fantastiski. Gandrījums, protams. Vispār jau grūti gāja šodien, un sākums bija ļoti grūts, un saka, tāpēc jau vēl vairāk lielāks prieks par to, ka beigās viss, kā saka, sanāca tā, kādam vajadzēja būt. Šoreiz varbūt viņi kaut kur pielūdz psiholoģiski. Troksnis, skatītāji, kā saka, mūsu tāds spiediens kaut kur, ka mēs tur nepielūdzām. Viņi pielūdz būtībā, viņi mums iedod to skābekli, jā.